Labdien! Atkal es pieliku lapiņu, jo šodien ir 8.07.2025. Nu, ķipam bija jau te špikeri salicis, špikeri. Un tad domāju, nu, ko es varētu runāt. Un atkal, zin tā, nu, bišķi izsitās uz sliedēm, jo notiek, kamēr nāk, tikmēr sanervozējos. Un tagad ko? Lauris Nikolājevs, D.V. Laurencio, ir karaliene izdomājusi remontu taisīt. Labi, ka jau es biju lietas kursā par to remontu. Vismaz kaut ko bišķi varēja padomāt. Jo, nu, atkal kur mazliet iekritu. Jo ir krāsotājs Maļer, pa krieviski. Bet izrādās, kad ir arī nepieciešams santehniķis, namdaris, elektriķis un flīzētājs. Nu, karoči, ja kādam vajag vīrs uz stundu, es, Lauris Nikolājevs, D.V. Laurencio, nu, to visu iepriekš minēto, nu, santehniķis man ļoti patīk. Namdaris nepārāk, bet ir instrumenti, un tādus mazus darbiņus namdari es arī māku. Tā kā, piemēram, grīdas tās kājlīstas pielikt māku. Elektriķis, nu, es ar vadiem ņēmos, vienkārši negribu strādāt par elektriķi, bet lampiņu arī māku pielikt un rozeti apmainīt māku. Ar kādu lampiņu māku apmainīt, dzīvoklī kaut kādu pagarināt māku arī. Esmu to darījis un vēl tagad strādā viss. Un vienkārši to tāmi arī graudā var arī. Grauds man patiktu, grauds. Nu, bet, nu, cik tā stunda maksā, es īsti nezinu. Nu, tas tā, nav tā atkāpe no tēmas. Bet, nu, visā visumā, es nezinu, kā, nu, tagadējie bērni, nu, kā tur darīs visu. Nu, kā tur tā dzīve ir iekārtota. Nu, laikam, kā to māju, tas, kas mācēs, nu, jo, nu, es nezinu, cik daudz tās profesijas, tas ir pizģēts, bļēķi. Es viņus varu saukt vienkārši, ka man patīk. Es tā kā 20 kādus vairāk gadus nodarbojos ar zobiem. Tur jau ir jau cik specialitātes jau tajos zobos. Nu, bet es nezinu, kā ir labāk, jo, no tagad tēmiņu pabīdīšu. Es pats meklēju mācekli. Es jau uzrakstīju, zinu, man tie mācekļi jau ir bijuši baigi daudz, jo, lai interesantāk būtu, varbūt tā varētu būt mācekle. Nu, rakstura iezīmes. Ļoti labi, ja viņu kāds jau uztur, kāds karalis. Un, zin tā, nav ko darīt mājās, un patīk, zin kaut ko, laikam sievietē tas varētu patikt. Ja puišiem Motorola ir kaut kas tāds, tad, bet ir jau sievietes dažādas, kas māk tur kāju līstus pielikt un krāsot, un visu kaut ko, nu, es domāju, ka tādu mierīgi iemācītos par to zobus taisīt. Protams, ka neliks jau sākumā uzreiz tur taisīt ēmakus vai metāla keramiku vai kaut kādus tur, nu, bet tādus, to ko es tur pasteities, D.V. Laurencio. Lietas, kur gribi YouTube'ā, nē, tur nevar vidikus ielikt, jo visu laiku viņam kaut kas nepatīk. YouTube'am D.V. Laurencio nevar ielikt vidikus. Latvijas Republika iet labi. Nezinu, laikam tā paredzēts ir. Un, ķīpā, nu, to es skolā biju dzirdējis arī no kādām vecākām pasniedzējām, no visu kaut kā, ka tikai zobu tehniķis to var izgudrot, zinu. Nu, tā tas ir, tā ir patiesība. Un arī nu, kas ir izmācījies par to zobu tehniķu kādreiz. Un nu, kaut kur citur strādājis ir un apnicis kaut kur citur. Jo tā jau te vispār jautri, tik, nu, neko nopelnīt nevar. Bet, nu, tā visā visumā kaut kāda jau jautrība ir. Nu, arī tur bišķi atkarīgs ir, nu, vai patīk vai nē, jo es tā kā vakar mazliet, nu, pastrādāju tur un, zin, tā kā patīk, bet skumīgi jau vienam pašam, skumīgi.
Un, tur ir tā, ka, piemēram, iet runa par kaut kādiem diplomiem vai par ko. Te pilnīgi neinteresē nekāda iepriekšējā biogrāfija. Pilnīgi tas nav svarīgi, es uzskatu. Jo ir tā, ap manu vecumu es esmu dzirdējis no speciālistiem, ka tā kā kaut ko dzīvē grib mainīt, ļoti laba iespēja kaut ko dzīvē mainīt. Kad saprot dzīvē, ka gēni tomēr ir svarīgāki nekā iegūtā profesija jaunībā, man tā liekas. Man tā paskatieties video Dieva mīlulis. Man te nav ko pārdomāt, man viss pa ceļam sanāca, man tur nekas nav, jo es tā esmu arī izgudrojis, ka nomirt nevar badā, taisot to zobus. Bet, protams, ir tā. Es jau būšu tas galvotājs, un no mana darba jau neizies ārā nekas tur tāds. Galvotājs es būšu, skolotājs, galvotājs. Un es varu dabūt darbus, cik vien iespējams, bet es pilnīgi, man pat uz mājām nes darbus, un es tagad tā kā ar celtniecību nodarbojos. Jo es esmu santehniķis, namderis, elektriķis. Elektriķis, man ir ļoti labs elektriķis. Es viņam zvanīšu, bet lai vismaz viņam uz dienu savācās darbi. Es viņu nesaukšu, zinu, tur katra vāciņa vai tur kaut kā, man jau ir savākts. Es zinu, kur rozetes gribu, lai tie pagarinātāji nemētājas. Tas viss jāizdomā. Tas tā nav kā citam. Man tā nav, citam tā ir. Un tad ir namderis, es grīdu es apmainīšu, jo, to, ko es gribu. Un tas, ko es uzskatu, ka tas ir tā kā vajadzīgs. Bet kaut kādus tur tos plintus dizaineri, kā tur grib krāsot vai koku atstāt, es ošu kaut kādus plintus vai priedes koka netaisos mainīt, ja tur grib, lai maina. Un flīzētājs, vienu flīzes apmainīšu, bet tā, ka daudz jāflīzē būs, man nepārāk patīk flīzēt. Tur nerad ne galu, ne malu, es esmu te toaleti flīzējis un tā, zinu, kaut kāds. Protams, ka es daudz labāk saflīzēju, jo es, kur flīzējis esmu, man viss normāli ir, jo, mans uzskats ir, ja māk to zobus taisīt, flīzes arī māk uzlikt. Tāds mans uzskats ir, es lielu sevi, jo lielīties man patīk. Piemēram, filmēt man patīk, un tur logo zīmi varēs padomāt citu ar laiku, bet vienkārši ko tur domāt, ja triljons logo jau ir sataisīti, 2 mapes man, viņiem ir, neviens vienkārši nelīmē, jo nevienam nebija laika. Ja tāda notiek filmēšana vai kas, tad jau tieši interesanti ir kaut ko uzlīmēt, vajag tādu to mācekli vajag, kurš, es pat domāju tā, ka derētu arī tas, kas tos video montē kopā. Jo viņš jau grib visu laiku tā ar vienu labāk kaut ko samontēt, kaut ko skaistāk samontēt. Un ir nepieciešama tā īpašība, ka nevis pohuj nahuj viss, bet kā gribās kaut ko uztaisīt smukāk, glītāk, labāk, sliktāk, tas ir tāds cits jautājums, filozofisks, bet kad pats priekš sevis grib kaut ko tā kā glītāk, smukāk, labāk, praktiskāk, kaut kādām tādām raksturē iezīmēm ir jābūt. Redz, jaunietis galīgi, viņš jau neko nenopelnīs. Tur, tā ir. Bet, tāds, kas ir pastrādājis dzīvē, kaut ko redzējis. Man ar mācekli ļoti labi iet šito jauno, bet neviens tik ilgi neskatīsies. Kāds 2 nedēļas nav bijis, jo kaut vai vienreiz nedēļā nāktu. Vienreiz nedēļā man arī apmierinātu, ka nāktu sākumā. Es tā sākumā paprovēšu, protams, nekāda nauda man nevajag, slēptā reklāmā. Parunāt vajag, bet man jau arī jāieplāno tas laiks, jāmāca. Kaut kādus gribas arī augļus no tā dabūt. Taču viņš noformulējums ir tāds. Man ir nepieciešams dimants, ko es varētu uzslīpēt par briljantu. Protams, ka es jau neesmu tāds, ka es tur slīpēšu, kamēr viņš izzudīs. Normāli tāds. Man jau arī nav tāds, es neesmu krūts. Ir daudz labāk meistari. Tā. Slēptā reklāma. Mācekle.